Sveiki visiem! Mans vārds ir Egija, un šodien parunāsim par virknēm un aritmētisko progresiju. Kā to rēķina un tādus vieglākus paņēmienus, kā visu var saprast. Tātad, sākam pašu pamatu. Kas ir virkne? Virkne ir skaitļu kāda rinda, kurai kaut kādas noteikta likumsakarība, kā palielinās tas, katrs nākamais skaitlis. Piemēram, mums ir bijis jānosauc pārskaitļu rinda. Tātad tas ir 2, 4, 6, 8. Nepārskaitļu rinda 1, 3, 5 un tā tālāk. Desmitu rinda 10, 20, 30. Vienīgais desmitu rinda mums jau būs galīga. Ja iepriekšējā piemēri bija bezgalīgi, pār un nepārskaitļi mums ir bezgalīgi līdz plus bezgalībai, tad desmitu rinda jau beigsies pie 90. Tā ir galīga rinda. Tātad, es ceru, ka sapratāt pašu ideju par virknēm. Tagad uz tāfeles es palīdzēšu izpildīt pirmo uzdevumu, un pārējos uzdevumus, kurus jūs tagad redzēsiet ekrānā, būs jāizpilda pašiem. Tātad atļauju jums minūtīti izlasīt uzdevumu, pamēģināt saprast, kādas ir nākamie skaitļi, un tālāk jau mēs pildīsim kopā. Tātad sāksim ar pirmo. Mums ir rakstīts, virknes pirmais loceklis ir 5, katrs nākamais ir par 2 lielāks nekā iepriekšējais. Ko mēs zinām? Tātad mums uzreiz tiek pateikts, cik ir pirmais loceklis. Pirmais loceklis ir 5. Katrs nākamais ir par 2 lielāks. Tātad mēs skaitām vienkārši 2 klāt. 5 plus 2, 7, 7 plus 2, 9, 9 plus 2, 11. Šādi lūdzu lasiet visus pārējos, un, kad esat gatavi, kad viss ir pabeigts, tad atkal uzlieciet video, un mēs smuki turpināsim. Tātad liekam tagad pauzi, izpildam visus piemērus un toliņ pārbaudīsim uz tāfeles. Tātad, nākamais, kas mums ir rakstīts. Virknes pirmais loceklis ir 2. Bet katrs nākamais ir 2 reizes lielāks nekā iepriekšējais. Tātad mēs reizinām 2 reiz 2, 4, 4 reiz 2, 8, 8 reiz 2, 16. Šādām būtu jābūt jūsu atbildēm jūsu burtnīcā. Pirmais loceklis ir 5, bet katrs nākamais ir par 3 mazāks nekā iepriekšējais. Tātad par 3 mums ir atņemšana. 5 mīnus 3, 2, 2 mīnus 3, mīnus 1, mīnus 1 un mīnus 3 ir mīnus 4. Virknes pirmais loceklis ir 125. Bet katrs nākamais ir 5 reizes mazāks nekā iepriekšējais. Tātad 125 dalīts ar 5 ir 25. 25 dalīts ar 5 ir 5. 5 dalīts ar 5 ir 1. Ja mums vajadzētu aprēķināt nākamo, būtu 1 dalīts ar 5 ir 1/5. Nākamais. Virknes loceklis ir nepārskaitļi augošā secībā. Tas, ko es jau teicu pašā video sākumā, tāda nepārskaitļi 1, 3, 5 un tā tālāk. Virknes loceklis ir pirmskaitlis augošā secībā. Tātad tie, kuri nezināja, kas ir pirmskaitlis, es tagad diktēju, jūs pierakstat burtnīcā. Tātad pirmskaitlis ir skaitlis, kas dalās ar 1 un pats ar sevi. Tātad pirmskaitlis dalās tikai ar 1 un pats ar sevi. Pirmskaitlis ir nepāra skaitlis, izņemot 2. Tātad visi nepāra skaitļi, kuri dalās paši ar sevi un 1, izņemot 2, ir pirmskaitļi, kā arī vieninieks nav ne salikts skaitlis, ne pirmskaitlis. Tātad 1 mums nebūs ne pirmskaitlis, ne salikts skaitlis. Tātad saliktie skaitļi visi pārējie, visi tie pāra skaitļi vai visi tie nepāra skaitļi, kuri dalās ar citiem skaitļiem, kurus mēs varam sadalīt. Tātad, ja mēs uzrakstām piemēru pirmskaitļiem, tas būtu 2, 3, 5,
7, 9 jau nedara, jo dalās ar 3, 11, 13, 15 nedara, jo dalās ar 3 un 5, 17, 19, 23 un tā tālāk. Šie gan būtu skaitlīši ir jāzina, jo ik pa brīdim jums jautā par pirmskaitļiem. Nākamais ir rakstīts, virknes loceklis ir skaitļa 48 dalītāji augošā secībā. Tātad visi skaitļi, kuri dalā, ar kuriem var dalīt 48. Tātad 48 mēs varam dalīt ar 1, ar 2, ar 3, ar 4 un tā tālāk. Tātad to mēs varam sarakstīt. Labi, nākamais. Virknes pirmais loceklis ir -6, bet katrs nākamais locekli iegūst iepriekšējo reizinot ar 2 un pieskaitot 4. Tātad -6, -8, jo -6 reiz 2 ir -12 plus 4 -8. -8 reiz 2 ir -16 plus 4 -12. -12 reiz 2 ir -24 plus 4 ir -20. Un virknes locekļi ir visi veselie skaitļi, kas pieder intervālam 15 un 25. Attiecīgi, ja mums ir 15 un 25, visi veselie, tātad, un šeit ir kvadrāta iekava. Tātad, ko mēs darām? Mēs redzam, ka mums ir apaļā iekava šeit. Tas nozīmē, ka 15 mums kā skaitlis nedara, bet katra nākamais mums ir 16. Tātad 16, 17, 18, 19. Pirmie 4. Un šie ir šie veselie skaitļi, kas pieder šajā intervālā. Šādi mēs varētu turpināt līdz 24 un arī 25 darētu šajā intervālā, jo ir kvadrāta iekava. Tad atceramies, ka apaļā iekava nozīmē, ka skaitlis ir neieskaitot 15, un kvadrāta iekava nozīmē, ka skaitlis mums dara, tātad ieskaitot 25. Tātad šīs ir parastās virknes, kuras jūs aprēķināt, lasot tekstu un saprotot to līkumsakarību. Tā, nākamais, tā kā es arī teicu, virknes mums var būt bezgalīgas, viņas var būt galīgas, tā kā bija 10 piemērs, viņas var būt arī svārstīgas. Svārstīgas tas nozīmē, ka -1, 1, -1, 1. Un mēs varam paredzēt, kas ir nākamais, un tā viņas mums svārstās un laikā kādā intervālā. Pēc tam mums ir augošs vai dilsošs, tas atkal augošs skaitļi palielinās, dilsošs skaitļi samazinās. Vēl ir ļoti populāri likt jau uzreiz formulu. Piemēram, AN ir vienāds, -4N. Un palūdz aprēķināt pirmos 3 locekļus. Attiecīgi, ko mēs darām? Mēs N vietā, kas ir šeit, šo pašu skaitli liekam šeit. Un aprēķinām, cik būs pirmā skaitļa vērtība. Tātad, ja mums ir prasīts pirmais skaitlis, tad N vietā liekam vieninieku. -4 reiz 1 ir -4. Tad, kad mēs prasa otro skaitli, tātad mēs N vietā liekam 2, jo šeit ir divnieks. -4 reiz 2 ir -8. Un tā tālāk. -4 reiz 3 ir -12. Tātad, ja mēs skatāmies, mēs redzam, ka mums ir -4, -8, -12. Tas nozīmē, ka mums veidojas diference. Mēs varam noteikt. Tātad diference ir jēdziens, kas jums ir jāzina mācoties šo tēmu. Tā ir starpība starp pirmo un otro skaitli. Šajā gadījumā -8 un -4. Tad kā mainās katrs nākamais skaitlis, tā starpība. Un -4 -zīme pirms iekavām mainās uz pretējo pusi. Attiecīgi diference ir -4.
katrs skaitlis samazinās par 4 vienībām. Un to turot galvā, jūs varat arī aprēķināt nākošos skaitus. Tagad es jums uz tālpēles uzrakstīšu piemērus. Jūs aprēķināsiet katram pirmos 3 locekļus. Tātad AN ir 4. Un sākam pildīt. Uztaisiet pauzi, un kad ir gatavs, tad atkal paskatīsieties pareizās atbildes. Tātad, ja mēs paskatāmies A pirmo locekli, tad pirmais kārtas skaitlis, mēs ievietojam N vietā viennieku. 1 plus 1, 2, 2 reiz 4, 8. Otrais kārtas skaitlis, 2 plus 1, 3, 3 reiz 4, 12. Trešais skaitlis, 3 plus 1, 4, 4 reiz 4, 16. Atkal mēs varam paskatīties to diferenci. Diference šajā gadījumā 12 mīnus 8 ir 4. 16 mīnus 12 ir 4. Tātad viss ir pareizi. Kā arī jūs varat redzēt diferenci, kāda diference, ja paskatāmies, ar cik mēs reizinām. Mums tas sakritīs. Nākošajā mums ir jāieliek iekšā formulā. 10 plus 1 ir 11, 11 dalīts ar 2 ir 5,5. 10 plus 2, 12, 12 dalīts ar 2 ir 6. 13 dalīts ar 2 ir 6,5. Tātad šajā gadījumā diference mums ir plus 0,5. Šādi mēs reiķinam šādus piemērus. Tātad, nākamais. Mums šīs virknes var būt arī uzrakstītas, šīs virknes var arī smuki būt uzrakstītas rindiņā un mums palūdz aprēķināt kādus skaitļus trūkstošos. Tad, kā es jums arī tikko stāstīju, visas šīs virknes palielinās par kādu konkrētu skaitli, to diferenci vai kaut kādu konkrētu ir likumsakarība. Ja mums ir šādi piemēri, kur mums ir jāaprēķina aritmētiskās progresijas trūkstošie skaitļi, mums ir jāatcerās, ka diference šajā gadījumā būs vienāda. Attiecīgi, ja mēs vēlamies aprēķināt, cik ir trūkstošais šis skaitlis, mēs saskaitām kopā tos skaitļus, kas ir tā kā blakus. 15 plus 29 sanāk 44. Un izdalam ar 2. 22. Šeit mums sanāk 22. Šis skaitlis, kurš bija trūcis, ir 22. Nākamais, ja mums, piemēram, pajautā šos skaitļus, mēs vienkārši aprēķinām, cik ir diference. No 22 atņemam 15 vai no 29 atņemam 22. Labāk, vismaz eksāmenā 9. klasē, ir pārbaudīt, vai tiešām viss mums sanāk, vai diference mums ir vienāda, jo tad jūs vismaz, ja viņa nav vienāda, tad redzat, ka jums ir kļūda. Šeit mums ir 7, šeit mums ir 7. Tāda diference abos gadījumos skaitļi palielinājās par plus 7, un tad mēs zinām, ka diference ir 7 un aprēķinātais skaitlis ir aprēķināts pareizi. Tātad, lai aprēķinātu nākamo, pie 29 pieskaitam 7, mums ir 36.
lai aprēķinātu šeit pirmo, kas mums ir prasīts. 15 mīnus 7 ir 8. Tagad es jums iedošu vēl papildus uzdevumus. Jūs tos izpildat un tad atkal pārbaudīsiet kopā ar mani. Aizpildīsiet visu, lai mums būtu pilnvērtīgs priekšstats. Tāks. Un pamēģināsim vēl. Tātad, tur, kur ir svītriņas, tās ir tukšā. Tie ir nezināmie, tas jums ir jāuzzina. Un sākam pildīt, kad ir gatavs. Atkal skatīsties, kā šo visu reiķināt. Tātad sākam mēs ar pirmo. 11 plus 23. 11 plus 23. Attiecīgi ir 34. Dalam ar 2. Mums sanāk 17. Pārbaudām, vai ir aprēķināts pareizi. 17 mīnus 11 ir plus 6. 23 plus 11 ir plus 6. Šo nevajag rakstīt. To jūs varat priekš sevis pārbaudīt, tā kā vai viss ir pareizi. Attiecīgi, ja prasa mums vēl trūkstošos šos aprēķināt, 23 plus 6, 29, 11 mīnus 6 ir 5. Nākamais. Atkal šeit mēs varam aprēķināt, saskaitot abus kopā, izdalot ar 2. 6 plus mīnus 8. Plus zīme pirms iekavām neko nemaina. Attiecīgi 6 mīnus 8 ir mīnus 2. Un dalām mīnus 2 ar 2 ir mīnus 1. Ja mēs paskatāmies atkal diferenci, skaitlis samazinājās par 7 un skaitlis samazinājās par 7. Ja vēlamies uzzināt tātad 4. kārtas skaitli, mēs atkal samazinām par 7, iegūstot mīnus 15. Šajos divos piemēros jau bija bišķiņ sarežģītāk, jo mums ir jāapvieno tātad šie skaitļi, lai uzzinātu to skaitli, kas ir tieši pa vidu. Ja? Tātad mums ir tie atstatumi jābūt vienādiem. 9 plus mīnus 15. 9 mīnus 15 ir mīnus 6. Dalām ar 2 ir mīnus 3. Attiecīgi šeit mēs iegūstam mīnus 3. Lai iegūtu to, kas ir pa vidiņu, šos skaitļus savienojam. 6 dalīts ar 2 ir 3. Mīnus 15 un mīnus 3, mīnus 18, mīnus 18 dalīts ar 2, mīnus 9. Arī šeit apvienojam, mums sanāk mīnus 14, dalīts ar 2 ir mīnus 7. Apvienojot šos, mīnus 7, mīnus 17 ir mīnus 25. Tāks. Kaut kas nē. 24. Dalām ar 2 ir mīnus 12. 3 mīnus 7. Tad 3 plus mīnus 7. Mums sanāk ir mīnus 4, dalīts ar 2, mīnus 2. Kad mēs skatāmies, katrs skaitlis samazinās par mīnus 5. Tātad diferenci šajā gadījumā ir mīnus 5. Tālāk jums formulu lapās ir dotas tādas divas interesantas formulas. Tātad parunāsim tagad jau par aritmētisko progresiju. Jums ir viena formula AN, otra formula ir SN. Tātad formula lapās to varat redzēt. AN, tas
mēs AN formulu izmantojam tad, ja vēlamies aprēķināt vienu konkrētu skaitļa vērtību. Piemēram, cik ir 20. skaitlis, kārtas skaitlis, cik ir 250. kārtas skaitlis. Un formula ir šāda. A1 plus N-1 reiz D, reiz diference. Tātad, lai mēs varētu šeit aprēķināt, mums ir nepieciešams uzzināt, cik ir pirmais kārtas skaitlis, uzzināt, kurš skaitlis mums interesē, no tā atņemt -1 un sareizināt ar zināmo diferenci. Ir gadījumi, kad mums ir interesē, cik kopā būs skaitļu vērtību summa, tad mēs izmantojam summas formulu, kas ir A1 plus AN, jāreizina ar N un dalām mēs ar 2. Šīs tās tipiskākās formulas. Tad, piemēram, paņemsim piemēru, ir 4 skolēni, vai, piemēram, 4 bērni. Pirmais no bērniem saņem 10 eiro. Katrs nākamais saņem par 3 eiro vairāk, plus 3. Un mums interesē, cik saņem 4. bērns. Tātad, ko mēs varam darīt? Pirmais variants, mēs varam vienkārši skaitīt plus 3, plus 3, plus 3. Otrs variants, mēs varam izmantot jauno formulu, lai mēs ātrāk iegūtu rezultātu. Attiecīgi 10 plus 4 mīnus 1, jo N vietā mums aprēķinam 4. kārtas skaitli, reiz diferenci, kas ir iedots 3. 10 plus 3 reiz 3, 10 plus 9 ir 19. Tātad šo formulu mēs izmantojam tajā brīdī, ja mums neprasa visu pēc kārtas aprēķināt. Vai ja mums prasa aprēķināt kādu lielāku skaitli. Ja mums ir diezgan elementāri aprēķināt, mēs varam vienkārši skaitīt plus 3 klāt, ja tas ir ātrāk. Nākamais mums var pajautāt, ja pirmais saņem 10 un 4. saņem 19, cik daudz naudas ir nepieciešams, lai varētu visiem samaksāt tās, piemēram, kabatas naudas. Kā mēs to darām? Mēs izmantojam SN formulu un liekam iekšā skaitļus. Pirmais 10. Mums ir aprēķināts līdz 4. Tātad mēs aprēķināsim pirmo 4 skaitļu summu 19. Reizināsim ar 4, dalīsim ar 2. Tātad, saskaitot, mums sanāk 29 reiz 4 dalīts ar 2. Mēs uzreiz varam saīsināt. Un 29 reiz 2 ir 58 eiro. Tad šādi mēs izmantojam summas formulu. Tā. Tagad es jums uz tāfeles uzrakstīšu piemērus, kur jūs atkal aprēķināsiet konkrēti pēc formulas kādu no kārtas skaitļiem. Formulu atstāšu jums pierakstīt, lai smuki uz tāfeles būtu. Tātad A1 mums ir -5, diference ir 4. Aprēķinam A8. Tas ir pirmais, sākam pildīt. Kad ir gatavs, lūdzu atkal video un noskatāmies, kā to varējām atrisināt. Tātad, liekam iekšā formulā. A1 mums ir -5, plus N mums ir 8, jo mums prasa 8. kārtas skaitli. 8 mīnus 1. Reiz diference šajā gadījumā 4. -5 plus 7 reiz 4
mīnus 5 plus 28 ir 23. Tā ir atbilde pirmajam. Ja mēs skatāmies nākošo, 8 plus 10 mīnus 1, 9 reiz mīnus 2. 8 plus, mums sanāk mīnus 18. 8 mīnus 18 ir mīnus 10. Tātad desmitais kārtas skaitlis būs mīnus 10. Un pēdējā mums ir A1 ir vienāds. A1 mums ir 1, tātad A sastāv prasa 1 plus 6 mīnus 1, 5 reiz 0,5. 5 reiz 0,5 ir 2,5. Tātad 1 plus 2,5 ir 3,5. Sastais kārtas skaitlis ir 3,5. No šīs formulas mēs varam arī izteikt pārējos nezināmos, piemēram, diferenci, piemēram, pirmo kārtas skaitli un tā tālāk. Tagad es atkal jums iedošu uzdevumus, bet šie uzdevumi būs tādi, ka jums ir jāprēķina kaut kas cits. Mums nebūs jāaprēķina kāds konkrētais kārtas skaitlis, tas jau būs dots, bet būs jāaprēķina vai nu diference, vai nu pirmais loceklis. Tātad A1 9, A11 169. Pirmo uzdevumu palīdzēšu es jums, lai vieglāk ir saprast, un tad pārējos divus jūs paši pildīsiet. Tad, ko mēs darām? Pirmais, mēs aizpildam formulu. Formulā mēs redzam, ka A11 ir 169. Tālāk, A1 mums ir 9. N mums bija 11. kārtas skaitļu summa, tātad N ir 11. Un, diferences aizmirst pierakstīt. Nē, mēs tieši vēlamies uzzināt diferenci. Aizmirst uzrakstīt, ko mēs vēlamies uzzināt. Tātad mēs vēlamies uzzināt visur diferenci. Attiecīgi, ja mums ir zināms rezultāts un ir jāzina kāds no darbības locekļiem, mēs visu darām atpakaļ gaitā. Tātad, ja mēs skatāmies uz mūsu funkciju, pirmais, ko mēs šajā funkcijā darītu, būtu iekavas, otrais reizināšana, trešais saskaitīšana. Tad tagad, kad mums jāuzzina, piemēram, diference, un mēs zinām rezultātu, mēs darām atpakaļ gaitā ar pretējām darbībām. Tad pirmais būtu atņemt mīnus 9. Tad pēdējā darbība ar pretēju nozīmi. Tad mīnus 9. 160 ir vienāds 11 mīnus 1 reiz diference. Šeit, protams, iekaviņas aprēķinām mēs pirms diferences, tātad 10 reiz diference. Un, ja 10D ir 160, tad dalām visu ar šo koeficientu 10, un D ir 16. Šādā veidā aprēķināt arī pārējos. Tāda nākamajā diferencē būtu jāsanāk 5 un pēc tam 11. Ja jums tā sanāca, super,
Viss ir pareizi. Ātri parādīšu, kā mēs varam dabūt šīs diferences. 79 ir vienāds 4 plus 16 mīnus 1 reiz diference. Visu atņemam 4. 75 ir vienāds 15 reiz diference. Dalām visu ar 15 un diference ir 5. Nākamais. 82 ir vienāds 5 plus 8 mīnus 1 reiz diference. Atkal atņemam visu šo piecinieku. Samazinām vienkārši, kas mums ir rakstīts. Un dalam visu ar to, ar ko reizinājām 7. Ar diferenci. Diference ir 11. Tagad pamēģināsim aprēķināt pirmo kārtas skaitli. Tā, tagad pirmo kārtas skaitli mēģināsim aprēķināt. Tātad mums ir dots, ka 11. skaitlis 183, diference ir 18 un A1 mēs gribam aprēķināt. Idejiski tas ir tas pats, kā mēs reiķinājam diferenci, vienkārši jāizsaka A1. Pildām. Sākam pārbaudīt. Tie, kas, ja vēl neesat gatavi, liekam pauzīti. Un tad, kad ir gatavs, skatāmies. Attiecīgi. 183 ir vienāds. A1 nav zināms. Plus 11 mīnus 1 un diference 18. Aprēķinam, kas ir iekavāts. 183 ir vienāds A1 plus 10 reiz 18. Tagad gan sareizinām. 183 ir vienāds A1 plus 180, tāpēc cik jāpieskait pie 180, lai būtu 183, A1 ir 3. Nākošais. Mums ir 66, ir vienāds A1, ko mēs nezinām, plus mums ir 13. skaitlis, tātad 13 mīnus 1, 12, reiz diference. Diference mums ir 5. Sareizinām, iegūstam 60 plus A1 ir 66. Cik jāpieskaita pie 60, lai sanāk 66? 66 mīnus 60 ir 6. Tātad diference A1, pirmais skaitlīts, ir 6 nieks. Ceru, ka tagad ir nedaudz skaidrāk, kā aprēķina kādu konkrētu kārtas skaitli un kā aprēķina, piemēram, vai nu diferenci vai no pirmo kārtas skaitli. Nākamais. Nākamais mums būs par summas formulu. Pārnāsim vēl nedaudz par summas formulu, un tad jau vairāk mums paliks tikai praktizēties. Tātad, piemēram, man ir dots 0, 3, 6. Un es vēlos uzzināt, kāda būs summa 13, pirmajiem 13 virknes locekļiem. Tātad, ko es zinu? Es zinu, ka A1 man ir 0. Es zinu, ka diference palielinās, mums tāda pa 3, tāda diference ir 3. Ko es nezinu? Tātad pirmkārt mēs paskatīsimies, kāda ir tā summas formula. Atkal. Sn A1 plus AN reiz N dalīts ar 2. Tātad, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka N mums ir zināms, tas ir 13. Bet mēs nezinām, cik ir 13. skaitlis.
Tātad pirmais, kas mums būtu jāaprēķina, būtu A13. Atkal izmantojot to formulu, kuru mēs skatījāmies iepriekš. Tad A13, pirmais loceklis, plus n-1, 12, reiz diference. Tātad 13. skaitlis mums ir 36. Ja mēs jau zinām, cik ir 13. skaitlis, mēs tagad varam izmantot summas formulu un likt iekšā skaitļus, kurus mēs zinām. Attiecīgi, mums ir 0 plus 36, tas ir 36, reiz 13 dalīts ar 2. Uzreiz mēs varam saīsināt, jo mums ir reizināšanas zīme. Tātad saīsināt 2 un 3, 6 dalās ar 2, te ir 1 un te mums ir 18. Un mums vienīgais atliek sareizināt 18 reiz 13. Iesaku visu darīt stabiņā, lai nebūtu kļūdas. 8 reiz 3, 24, 3 reiz 1 plus 2, 5, 1 plus 8, 8, 1 reiz 1, 1. Atceramies, ka veidojas mums tāda kā trepīte. Skaitam kopā 4, 13, 2. Tātad summa pirmajam 13 skaitļiem ir 234. Tagad es jums iedošu uzdevumu. Jūs paši atkal izpildīsiet un tad pārbaudām. Tātad virknes skaitļi mums ir 7, 13, 19, un mums interesē, kāda ir šo 8 virknes skaitļu summa. Liekam pauzi, aizpildam, un tad pārbaudam. Tātad, kā ir redzams, mums ir zināms pirmais loceklis, tas ir 7. Mums ir zināma diference, palielinās par 6, un mums ir zināms, ka n mums ir 8, jo mums prasa 8. summu. Attiecīgi, mums ir jāuzzina, cik ir vispār tas 8. skaitlis. Liekam formulā, tātad A1 mums ir 7, plus n-1, 7, reiz diference 6. 7 plus 42 ir 49. Tātad 8. kārtas skaitlis ir 49. Aprēķinam summu šiem pirmajiem 8 skaitļiem. Mums ir jāliek iekšā formulā 7 plus 49 reiz 8 dalīts ar 2. Saskaitot iekavas, mēs iegūstam 56 reiz 8 dalīts ar 2. Obligāti saīsinam, lai nav jāizmanto lieli skaitļi. 1, 4 un 56 sareizinam ar 4. 4, 2, 220. Tad 224. Un tas arī ir viss. Nākamā vēl lieta, ko es vēlētos tā pastāstīt, šeit mums visu laiku bija šie apzīmējumi kā A1, A2 un tā tālāk. Kas mums ir jāzina? Ir tādi piemēri, ka jums būs pateikts, ka tātad jums būs, piemēram, pateikts B1 ir 8, diference ir 4. Šeit atkal ir domāts tas pats, tikai burti tiek mainīti. A vietā var būt B, X, C, D, jebkāds burts, ko pats cilvēks ir vēlējies uzrakstīt. Attiecīgi mēs lietojam atkal to pašu formulu un risinam.
Ja ir vēl kādi papildus jautājumi par aritmētisko progresiju un virknēm, droši rakstiet vai nu komentāros, vai nu man personīgi, un es centīšos visu smuki atbildēt. Paldies, ka noskatījāties, un tiekamies mēs nākamajā video. Tā.